Kā jau katru gadu, arī šis gads ir sācies ar lielo modes namu un augsto brendu jaunajām rudens ziemas kolekciju prezentācijām. Šoreiz vairāk pievērsīsimies tieši vīriešu kolekcijām. Esam pieaicinājuši divus ekspertus, kuri tad novērtēs, kas ir labs, slikts, kas patīk, kas nepatīk. Kopumā ir tā, ka, protams, viss sociālo-ekonomiskās norises un gan pasaulē, gan Eiropā, gan tuvajos austrumos nenoliedzami ietekmē arī modu un tendences kopumā. Un, tas modēts izpaužas tādā veidā, kad ir šobrīd aktuāls dažādas faktūras, neparast griezumu. Tāpat laikā ir, varētu noformulēt kā militāra funkcionalitāte vai neko, bet tāpat laikā viņu ir vēlme savienot ar klasiku. Ļoti labi skati bija Burberry. Īstumā tas feelings baigi labais bija viss tā mūzika. Tad patīk arī jaunā Jean-Paul Gaultier kolekcija. Vajag sākt ar to, ka nekas man nav pārsteidzījis, jo es jau biju sagaidījis, ka īpaši nekas nemainīsies. Jo tagad pasaulē pārdzīvo grūts ekonomisks laiks, un arī tā kā visi tie zīmoli, protams, tā ir mode un māksla, bet pirmkārt tas ir bizness. Viņi zina, kas ir viņu klients, tāpēc nekas īpaši nav mainījies. Piemēram, Dolce Gabbana paliek tie visi silueti klasiski. Vienīgais viņi bišķiņi modernizēja savu kolekciju, nepielietoja to klasisku melnu toni, ko viņi parasti dara, bet tajā vietā izmantoja daudz tumšspēlēkus toņus. Modes nama Gucci tēlo vīrieti kā kādu rockzvaigzni, bet šoreiz viņi apvienoja kaut ko neapvienoju, hipi, mana skatījuma ar rockeriem, ar rockzvaigznēm. Protams, tam viss paliek kostīmi, bet izmanto velvētu, kas principā tas mani atgādināja vairāk par hipiju. Mode ienāk sarkana krāsa. Sākot kā Versace ir ļoti spilgta sarkana krāsa, un citiem zīmoliem ir vairāk vīna krāsa. Tad šo jūs varat arī droši pirkt. Laba investīcija, un es pieņēmu, ka būs arī aktuāls ne tikai nākamajai ziemai, bet arī nākamajai vasarā. Mode ienāk, kas ir jaunus, ne tik liels, bet tomēr jaunus, tas saucams pine green, tā kā eglīšu zaļa krāsa, tumša. To var mierīgi vilkt. Discwear, tas ir džinsi, rutaini krēkli, tādi schoolboyi, kādi skauti. Viss tas pats, tas arī ļoti labi pārdodas, un tas ir arī īsts komerciālais zīmols. Tātad, ja jums jau sāp galva par nākamo sezonu, kas ir principā priekš cilvēkiem, kuri nav saistīti ar modu, ir dīvaini, jums nevajag uztraukties, jo viss tas, kas ir populārs tagad, pa lielam arī būs populārs arī nākamajā ziemā un rudenī. Es zinu, ka tu pats arī šobrīd strādā pie savas jaunās kolekcijas. Varbūt tu vari mazliet pastāstīt, ap ko lieta grozās un kad mēs to redzēsim? Redzēsim pavasarī. Tēt, aprīlī brauc uz Sanktpēterburgas modes nedēļā piedalos. Un, iespējams, arī Rīgā pirms tam. Un varbūt tu esi novērojis, kā tad Rīgā vīrieši ģērbjas? Rīgā vīrieši tāda vairāk un mazāk necenšas izliekt. Nerunājot par jauniešiem, protams, tur hipster kustība un viss cits, protams, meklē kvalitāti. Tas pirmām kārtām, bet ir tendence, kad ir interesi par kaut kādiem neordināriem risinājumiem arī, profesijās, kurās parasti līdz šim nebija novērāms lietas. Tā ka, attīstamies.
lai kā tur arī būtu ar to augsto modi, piedāvās tā kaut ko jaunu vai ne, nākamajai sezonai atcerieties, puiši, mēs dāmas pratīsim novērtēt. Ja jūs ik reizē arī sapucēsieties vai izmantosiet un uzšausiet mugurā kaut ko arī no augstās modes.